jau sporta veidi, kur, teiksim tā, kādreiz aizputē bija, un tagad nav. Nu, lielais futbols bija, kas atcerās, vai neteiksim, kādā līmenī aizputē bija futbols. Un tagad palicis tas telpu futbols un minifutbols, jā. Un tie ir tādi palīgi līdzekļi, vai neteiksim, futbolam, īstiem futbolam. Bet, ja tā ņem pamatos, tad tas lielais futbols nav iespējams, teiksim, vairs norganizēt kaut ko. Jo tas ir tā jau industrija vesela, tā runājot par vienu tādu sportistu kā Jonasone. Jūs ziniet, ka tur iesaistīti ģimenes, vairākas ģimenes, un tā ir vesela industrija, lai vienu zēnu, neteiksim, izvest. Ja viņam, teiksim, ka viņš skaitās laureāts, es uzskatu, ka 90% Kasparam ir jādod tas laureāts, un 10% puiki nopelnīs, ja? Kad tur ir tā, ka tie līdzekļi vajadzīgi. Un man ir tās priekšlikums turpmāk pa futbolu. Vai nevarētu Aizputs novadā sameklēt kādu spēcīgu saimnieks, kurš būtu īsts futbola entuziasts, vai ne? Un strādāt uz to, nu tā ir tikai tāda utopija varbūt tās. Bet citādāk nav lielais futbols, mēs iespējams neorganizēt. Tie ir milzīgi līdzekļi un tā tālāk. Jūs saprotiet, to var tikai Liepājas Metalurgs, to var tādu, vai ne, kuri piesaista līdzekļus no visām pusēm. Nu, man tāds... Mēs atbalstam visas aktivitātes, tā kā uz priekšu. Ir vēl kāds, kas runās? Nav. Tad došu vārdu priekšsēdētājiem, ja? Noslēgumā. Daudz priekšlikumu ir izskanējuši un daudz ir adresēti par sporta tēmu, daudz ir adresēti arī domas. Uzklausot visu šos priekšlikumus un arī šo programmu, ir ļoti labi, ka šī programma ir veidota ilgākam periodam jau, kā jau arī Linās pieskārās. Viņu mēs varētu izskatīt arī domē, šo redzējumu uz priekšu, 13. 16. gads, kur iekļaut iekšā ir palabojot, varbūt tās vēl precizējot, var sakot šo programmu. Mēs redzam, ka pakāpeniski šis sports attīstītos mums novadā, nevis tā kā sasniegums vienā gadā, to mēs, protams, nevaram atļauties. Ja man tā simboliski likās, var sakot, ka priekšā šodien nolikts bruņurupucītes, bet es jūtu, ka mēs tādā ātrumā neizsēsim, mēs ejam ātrāk jau, var sakot. Ja? Es tā tikko apsēdis ieraudu, ka tas bruņurupucis, cik mēs nām uz vietas. Jā, bet mēs ejam uz priekšu, ne? Un sports pamazām jau sāk uzņemt apgriezienus un attīstās. Otrs ir ļoti veiksmīgi pieņemam lēmumu, domāju arī par to, par volejbolu, kas ir bijis tradicionāls sporta veids Aizputē. Un šī pieaugušā komanda, kura jau ir izveidota, startē, var sakot, un jau ir tikai uzvaras, var sakot, tātad pirmajā līgā iet uz priekšu, tas ir apsveicams. Un piekrītam arī, ko teica Laško kungs, var sakot par to, ka arī, ja ir iespējas kāds, kas gribētu arī turpināt arī veidot šās komandas, tad lūdzu, ir visas iespējas arī to darīt un pieteikties, var sakot, un veidotās. Protams, tas ir pašu organizācijas darbs, var sakot. Protams, arī tas ir atkarībā no finansējuma. Bet, iespējas ir. Otrs ir to, ko mēs redzam šajā programmā, kas mums priekš jādara, viena daļa tāda ir, kas finansējumu neprasa, bet viena daļa ir tāda, šo pasākumu, kas arī prasa finansējumu. Un šobrīd, noteicot jau 13. gadu budžetu gatavojot, mēs redzam, ka apmēram budžets varētu būt 12. gadu ietvaros. Jo šobrīd mēs nezinām Saeimā otrā lasījumā, kad iet budžeta grozījumi faktiski, kas tur būs, vai izgrozīs, vai atstās tādu pašu so situāciju, kā ir budžetā iestrādāt iekšā. Protams, pašvaldības ir par to sašutuši, kad palielinājums faktiski ir ļoti minimāls pret iepriekšējo gadu. Līdz ar to mēs nevaram cerēt, ka mums būs ļoti daudz finansējumu. Mēs visiem varēsim dot, cik tik vajag, tik varēsim dot. Protams, tā nebūs. Es piekrītu Elitai, kad Elita teica, ka šis finansējums ir jāizlieto mērķim un arī, lai būtu arī, kas viņi izmanto. Mēs nevaram runāt par visu sportu kopumā. Mēs iedosim tūkstošus, simtus, un tā, vai notiek, vai nenotiek, bet man viņš jāpūst kaut kādā veidā. Ja? Tas atkarīgs no tā, kā sports attīstās, cik viņi izmanto šo naudu, pareidot kaut vai uz to sportotāju novadā kopumā, pareidot uz sporta veidiem,
paši kopumā iesniedzot šos sporta pasākumus, prioritāti izvērtēt, kuros piedalāmies, cik daudz piedalāmies, kādas iespējas ir, var sakot. Tas ir tas pats svarīgākais dokuments, kas tagad būtu jāiesniedz domē, var sakot, uz nākšo gadu budžeti. Jo cipars mēs redzēsim tikai 15. novembrī valsts pieņem budžetu otrā lasījumā, pašvaldību vadītāji no visas valsts piedalīsies Saeimas sēdē, sēdēsim klāt par to, lai panāktu šo finansējumu pašvaldību vairāk nekā uz šobrīd ir provizoriski dati. Jo provizoriski dati, es saku, ir pagājušā gada ietvars. Un faktiski iznāk ganīs ar mīnus zīmi, jo daudz funkcijas, ko valsts pagājušā gadā finansē pašvaldībām, ir noņēmuši no saviem pleciem un uzgulduši uz pašvaldību pleciem. Tas attiecās šiem pabalstiem, uz KMI, uz dzīvokļu pabalstiem, kur nākošajā gadā ir tikai uz pašvaldības. Ja šajā gadā vēl valsts līdzēja, tad nākošajā gadā tas vairs nav. Līdz ar to uz lielu finansējumu atbalstu mēs nevaram cerēt, bet pagājušā gada ietvaros saprātīgi veidot šo budžetu. Tie priekšlikumi, kas ir par skolām, var sakot, Gunters teica, ka sports, futbols notiek. Jā, žēl, ka nevarējām izveidot pie sporta skolas šo vienu gadu, ko mēs finansējam šo futbola komandu, lai viņi varētu nākošu gadu atkal būt. Jo tur Žanim tad parādās tā treniņu grupā nullī, tas ir žēl, bet es saprotu arī to, ka viņam nebija tie bērni, ko viņš varētu arī trenēt. Redziet situāciju. Bērni jau ir, tikai viņi neietilpst ministrijas noteiktā rāmī. Tur jau atkal ir tas, tur jau ir tas. Tur jau ir tas. Pieaugšais sports, es saprotu, tu esi iesaistīts arī skolnieks tajā. Minifutbols, zāles futbols, tu esi iesaistīts tos. Viss apsveicam. Bet tieši no sporta skolas viedokļa, ka to grupu varētu tālāk virzīt, mums nav. Mums atkal pietrūka to, kas to tas skaits arī ir vienīgais transports, mēs nevaram nodrošināt transportu. Mēs gribējām aprobēt šo programmu, Dainas licencē, visi ir kārtībā. Bet mēs nav apmetuši to cerību, mēs ar Dainu to jautājumu pārdod. Nu jā, bet nav. Rezultātā nav. Un tā rezultātā nav. Es redzu, rezultātā nav. Tur jau tā lieta, ne? Nav noslēpums, jā, skolnieki mums novadā katru gadu paliek mazāk, var sakot, un grūtībām ir šīs programmas notiek. Ir ļoti patīkami redzēt mūsu vidū arī jauno arī treneri, kurš arī atnāca no institūta, kurš strādā pie mums. Savu grupu ir, es saprotu, es jau organizējis vieglatlētiku, apsveicam, ir vieglatlētika, ko varētu trenēt, un ne. Pateicos Intulim arī volejbolistu jaunieku, kur nav grupu klāt arī, ja, no klasēm arī. Tātad tas nāk jau papildus, ka jaunie sportisti klāt, ko varēs arī perspektīvā viņi iegūšīs šo sporta interesi šeit, un tālāk varētu mācīties tālāk, tajā lielā sportā aiziet, ne? Tas tāds ir. Nu, vēl par pārējiem sporta veidiem, var sakot, to, ko minēja par senioriem. Jā, to, ko minēja Lēskungs par to, kas piedalījās Jūrmalā, jā, šajās senioru mačos, kas bija senioru mači, kas bija, tur aizbraucā, ja nemaldos 5-6 cilvēki, kā viņi piedalījās, jā. Atbalstījām, gods un slāva aizbrauc, var sakot, bet uz priekšu, tā kā nākošajā gadā ir Jēkabpilī, jā, šie lieli pasākumi, tā kā Itos var teikt, arī pie mums būs daži pasākumi, izmantosim to noteikti, iesaistīsim šeit uz vietu, lai arī tie sports notiek. Nu, mēģināsim arī atbalstīt. Vienīgais tas ir, cik tie cilvēki atkal ir, jo viņi ar laiku nav noslēpums, viņi paliek ar vien mazākiem. Un šīs sacensības notiek nevis te kaut kur tūmā, bet viņas notiek arī Jēkabpilī, kaut kur Daugavpilī, varbūt tās otrā pusē Daugavai. Tas attiecīgi atkal ir tas ceļš, tā braukšana, viss ir. Jāmēģina dabūt šeit pusē kaut kur vairāk ir, lai būtu uz vietas šeit, ne? Viss spēks pieliksim tam un mēģināsim kādas sacensības, lai būtu arī aizputē un piesaistīt to vietu. Nu, tik daudz es varu. Un paldies jāsaka arī tiem sportistiem, kas ir Bucnieku kungam par Novus. Viņš arī bija atnācis un teica, ir problēmas, kad jaunie nav. Jāmēģina varbūt no tam skolu laikā piesaistīties. Novus galvenais skolās varbūt jāuzliek, lai interesētu viņus vairāk, varbūt tās. Jo aizpūti bija slavena ar Novus visu laikiem. Par šaušanu, es saprotu, tur Šalkungs piestrādā un viņam audzēja.
katru gadu nāk atkal tais grupās iekšā, var sakot, interesi ir, tas ir labi, var sakot, nu, un par pamatskolām, par tiem sporta skolotājiem, kas strādājas, tikai labs vārds, tā kā pieminēja, ir šīs minimālās prasības, kas viņam tajā stundā ir. Jo redziet, kas notiek. Notiek šī nelaimes gadījuma kaut kur, vai ne? Ja skolā tas izskatās skolotājs kaut ko līdzi darīt, un notiks nelaimes gadījums. Tādi vairāk ir bijuši. Un viss tas sākās, ne? Tas bērns nevarēs izpildīt, viņš varbūt tāds pats tik kaut ko nepareizi darījis un nokrits vēl kā. Un atbildība kam? Ir tam sporta skolotājiem, viņš nav piesaisties pie tās programmas, ko viņš drīkst darīt. Mēs brīnamies, jā, ka vitīgi spēku viņam nav, viņš neko nevar izdarīt, sakot. Ir šī programma minimālā, ko skola atbūst. Baskiem pamet bumbu kaut ko ar sakot, un viss, ne? Kādreiz tā nebija, kādreiz mums kārtīgi sportot, var sakot, un viss gādījā normas, viss kaut ko kādu. Mēs neskatījās daudz pakaļ. Tagad tā situācija tāda izveidojusies. Un tas attiecas arī uz sporta skolu, tāpat tās, cik Dainis var sakot, tik viņš šobrīd dara. Protams, varbūt vairāk jāiesaistās arī ar izglītības ministrijas sporta pārvaldes saistībā kopā. Jāmēģina viņiem likt tos priekšskatos priekšā kādus, ko darīt, kā pastiprināt uz sportu vairāk skolā, lai tas bērns būtu veselīgāks un spēcīgāks pēc tās sporta skolas apmeklējuma, stundu apmeklējuma, var sakot. Uz to mums jāiet. Bet, es domāju, novērtē pozitīvi šo darbu, kas ir padarīts pašreiz. Un šī konference ir pirmā, un es domāju, arī turpināsies katru gadu, rudenī, lai viņi arī būtu, lai mēs varam arī to gadu apmēram, to periodu, sporta periodu iziet to vasaras cauri, lai mēs redzam, rudenī sākās ziemas periods, tad kaut kas sākās šīs sporta spēles zālēs, slēgtās telpās, iziet, pavērtēt, ko mēs izdarīšu, un kā mēs turpmāk arī varam to kaut ko vairāk sasniegt. Tik daudz. Bet par budžetu, jā, par budžetu ir diezgan nopietni, jo vairāk es šobrīd kā vadītājs nevaru neko solīt. Tas ir pagājušajā gadu rāmis, pagājušajā gadu ietvers pašreiz. Ja būs grozījumi vēlākiem, tā ir cita lieta, tad pašreiz budžetu gatavot uz pagājušajā gadu iepriekš, šī gada faktiski, šī gada rāmis. Un izvērtēt tos sporta veidus, ko mēs darām, ko mēs piedalāmies, un liederīgi, kā tos līdzekļus sadalīt pa visiem sporta veidiem. Kas ir aktīvi, kas darbojās. Tik daudz.